Jā, man tā nebūs runa no lapiņas, es improvizēšu. Tas tā kā no sirds vairāk stāsts. Es sāku lietot Fitline produktus 22. maijā. Tas sanāk tieši 7 nedēļas. Un es pierakstījos tajā programmai, kas saucās 28 dienas stievēšana. Un tur tas solījums bija nomest diezgan daudz svara, cik bija 8 kilogrami, ja nemaldos, 28 dienās. Un es biju ļoti skeptiska pret to visu. Tiešā nozīmē, jo kāpēc man vispār radās tā doma lietot Fitline produkciju, jo es iepriekš visu laiku mēģināju pati, pirku visādus uzturbagātinātājus un diezgan daudz tērēju tam naudu, vairāk kā 100 eiro mēnesī. Un īsti nekas neiedarbojās. Nu, burtiski. Tu tā kā mētājies no viena uz otru un nekas nestrādā. Un problēmas man sākās ar veselību pēc pēdējā Covida, kas bija 22. gadā, sanāk jau 3 gadi. Un man ļoti strauji pieauga svars, no plus 30 kg, kas ir ļoti strauji. Un tas nebija atkarīgs no uztura vai no fiziskajām aktivitātēm, principā no hormoniem tikai un vienīgi bija izjaukts hormonu balanss. Un tagad, sākot lietot Fitline produkciju, ko es pamanīju pirmās nedēļas, nu, bija tāds šoks organismam. Tiešām nozīmē, nekas nenotika. Man likās, nu, pagāja 2 nedēļas, labi, es turpināju lietot, bija 3. nedēļa. Un tas ir pavasaris, sanāk jūnijas sākums, un tad es pamanīju, ka es eju uz darbu, es sajūtu smaržu. Nu, burtiski. Es pat nezināju, ka es nejūtu smaržu, bet izrādījās, ka tā arī ir. Kopš Covid laika man bija pasliktinājusies smarža. Un ejot pa Rīgas centru, kur ir tikai mašīnas un bruģis, pēkšņi es jūtu smaržu pienenes ziedu. Un es viņas neredzu, bet es jūtu smaržu. Un ap stūri pagriežos, un tur aug viena pienenīte, un es sajūtu, un tas bija fantastiski, ka tu pavasarī tieši var beidzot sajust jasmīnus, ceriņus, svaigu pļautu zāli, kas liekas, nu, nav gluži tas, ko es gaidīju no šī produkta, ka man bija tā cerība nomest to svaru. Bet, nu, patīkam katrā ziņā es turpināju dzert. Un to nākošo, ko es pamanīju, kad pēc pusdienām, kad es paēdu, bieži vien tas saguris. Tev gribās kafiju, tur kaut ko panašķēties, un tā lieta vispār pazuda. Man nebija vispār nekāda saguruma pēc pusdienām. Un tas nozīmē, ka nav tas cukuru līmenis, viņš nelēk augšā lejā, tev ir vienmērīgi visu laiku, visas dienas garumā. Un es arī biju ļoti smags tāds kafijas dzērājs, nu tiešām smags gadījums. Man bija 8 krūzītes dienā kafijas mierīgi, nav problēma. Varēja pēc tam aizmigt pēc krūzītes kafijas. Un tagad es labi, ja 2 izdzeru dienas laikā un arī nespēju izdzert to krūzīti līdz galam. Tā kā tas ir, nu, tāds brīnums tiešām nozīmē. Un no svara viedokļa 7 nedēļās es zaudēju 5 kg, kas nav daudz varbūt. Bet man jau svarīgāk bija tieši veselība, ko es tagad sajūtu, jo burtiski, nu, man ir, es domāju, ka no tā Covida bija sekas tā kā vispārējais ķermeņa iekaisums. Proti limfas sistēma iekaisusi, asinsvadi iekaisušas. Man bija grūti paiet fiziski, man vajadzēja dažas dienas pat dzert 9 aspirīnas dienā, lai varētu paiet, jo sāp kājas, burtiski sāp vēnes, sāp, nu, visa sistēma. Un tagad tas ir pazudis, un es esmu tik priecīga. Labi, es vēl neskrienu pa trepēm, bet es varu uziet mierīgi augšā lejā bez sāpēm, un tas ir ļoti daudz. Un tagad es tieši pamanīju pēdējās 2 nedēļās vēl straujāk krītās svars nekā pirms tam, jo, nu, man nebija tie sākumā tie rezultāti tiešām bija tā kā ķermenis tāds šoka stāvoklī. Viņš nesaprata, kas tagad notiek. Un nekas nenotika no svara viedokļa. Bet tagad, jā, viņš tiešām krītās. Un tas ir tā kā man pārsteidzoši, jo es neesmu mainījis to dzīves stilu nemaz izteikti. Tā kā, var teikt, vienīgi uzturbagātinātājiem, protams, ka tu piedomā, ko tēt, jo tā tieviešanas diēta paredzēja
ēst tieši olbaltumvielas izteikti, nu, ļoti daudz gaļu, olas, ko es pirms tam nebiju ēdusi, es tikai vairāk, nu, dārzeņus un ogas ēdu, bet tagad tā gaļa ir, nu, diezgan daudz, jā, tas man bija arī pārsteigums, kad es varu apēst to gaļu burtiski dienā, bet negribās ēst starp ēdienreizēm, tas ir pozitīvi. Tā kā, tas ir īsumā viss, jā.